man dažreiz saka, ka man ar draudzeni vai man ar mammu vai man ar tēti ir absolūti vienādi rokraksti. Paskatīsimies, vai tiešām vienādi. Piemērs, paņemsim oburtu un skaties lēnītiņām, kā es viņu velku. Es viņu sāku šeit labajā pusē, bet nu noslēgsim viņu. Otrs oburts sākās kreisajā pusītē, bet es arī viņu noslēgšu. Šie ir divi tā kā vienādi oburti, bet šis nozīmēs to, ka cilvēks labprāt dalās ar savām emocijām, bet nu tomēr šad to spēj, jo ir labajā pusītē sācies, bet kreisā pusē nozīmēs to, ka cilvēks vispār nelabprāt dalās ar savām emocijām. Un šie abi cilvēki būs diezgan godīgi. Pasies vēl vienu oburtu, lēnītiņām vilkšu. Un viņš šeit beidzās. Pieņemsim, viņi visi ir identiski tie ovāliņi, bet šis cilvēks būs melis. Viņš melos saviem tuviniekiem. Iespējams, ka nav obligāti, ka, obligāti melos, bet tomēr būs. Tagad paskatīsimies uz iburtu. Viens iburts un otrs iburts. Šajā iburtā cilvēkam ir laba atmiņa. Šajā iburtā, jau pamazām rodas izklaidība, un tik laba vairs nav, kā šajā burtā, pieņemsim, ja? Atšķirība ir punkta attālumā. Tagad paskatīsimies e-burtu. Viens e-burts, un otrs arī mēģinu tādu pašu uzzīmēt, bet reku, lūk, šeit nedaudz paliek vaļā. Šeit ir vienkārši labas klausīšanās prasmes, šeit savukārt ir labas emocionālās pārliecināšanas prasmes. Kad šāds cilvēks runā, viņš spēj pārliecināt par jebko. Un vēl vienu burtu paņemsim. Skaties, šeit ar vienu rokas vilcienu vilkts aburts. Šeit aburts uzvilkts sākumā ovāliņš un tad pievilkta klāt kājiņa. Izskatās vienādi, bet šeit cilvēks ir sirsnīgs, labsirdīgs, godīgs, uzņemas atbildību, tolerants un empātisks. Šeit cilvēks arī ir godīgs, sirsnīgs, labsirdīgs, tolerants, bet to atbildību viņam ir grūtāk uzņemties, bet viņš cenšas. Tomēr realitātē bieži vien viņš vainos kolēģus kaut kādās nebūšanās. Kā tev šķiet, vai tie rokraksti, kas šķiet vienādi, vai tie tiešām ir vienādi rokraksti? Patiesībā mūsu rokraksts ir tikpat unikāls kā mūsu DNS. Nav divu identiski vienādu rokrakstu visā pasaulē. Tas nav iespējams.